Наконец доехали. Ну, привет. Ну, привет. Es tā nenopietni sāku. Pat cik es pats izdomāju ballīt uzorganizēt, es varu atļauties būt nenopietns. Kādu papājāt, kādam ieknāp, kā ir pagājuši 30 gadi. Kopš pirmās pirmsdziļības lekcijas tika lasītas. Tomēr skoliņi 30 gadus noturējusies. Šis pasākums ir 30 gadi. Attiecas ne tikai uz Ziedoni un ne tikai uz Klatšušiem. Tas ir visas mūsu pirtnieku esošo un turpmāko kompānijas tāds vērtējums. Un šai sakarībā es gribu no Pirts savienības valdes ir oficiāli papīri, godarakstu Ziedonim par Latvijas Pirts savienība augstu novērtē Ziedoņu kārtiņu devumu Latvijas pirtnieku apmācībā un latviska pirts tikko attīstību. Jā, un es gribētu piebilst vēl to, ka pateicoties tādiem cilvēkiem kā Ziedonis, mūsu latviskā pirts kultūra ir atguvusi savu vietu mūsu tautas dzīvē. Milzīgi cieņa, ka jau no tā uzaicināju, un prieks tevi satikt šajā dienā un arī apsveicu visus, kas mācījušies pie Ziedoņa. Man sanāca pie tevis mācīties jebkurā gadījumā. Pirmkārt jau visos festivālos, šeit ierodoties. Un tas, ko es varu pateikt, ko no tevis varēju mācīties, vienmēr tās ir pirmkārt attieksme. Labai malonu matyti mokytoją sveiką Drūtą. Aš manau, kad daug metų mokytojas dar mūsų džiugins savo žiniom ir savo šito. Aš noriu jam įteikti vieną maišą nefrito ir vieną maišą žadyto, kad jisai džiugintų mūsų ilgai. Viens ir nefritos, žadīts. Lielais ir domāts, lai Ziedonī tu vēl vismaz 30 gadus dalītos ar zināšanām, kādas tev ir. Un maziņais ir domāts, lai mīļotajiem pirts skolotājiem, lai pirts gars vienmēr būtu dzīvs un strādātu tavā labā. Ну что, мы приехали, да, из Литвы, 2004 год. Я закончил Балтийскую банную академию, самую первую, самую вообще великую, которая была в Литве. Там преподавал Зедонис, он как и банщик, как и духовный учитель был. И теперь мы посчитаем, 20 годов прошло. Так это в этом тоже, году, да. Да, в этом году. Так тоже есть юбилей. Es esmu izaudzis no Ziedoņa. Tas tēls, kādi mani pazīst, tās aprindas, pie kurām mēs visi piederam, šajā ziņā es esmu izaudzis no Ziedoņa. Un, kā jau mēs zinām, tad kustība notiek Vilnī pasaulē, un tad tas Vilnis sākās no Ziedoņa, un vienalga, cik viņš tur tālu aiziet un kāds viņš tur griezienus veids, viss atkal atgriežās atpakaļ. Un apmēram 10 gadus pēc starta pie Ziedoņa, es domāju, es esmu no Ziedoņa aizgājis pietiekami tālu, beidzot es varu uzelpot, jo es esmu tālu no Ziedoņa aizgājis. Ja? Tagad ir vēl kāds laiks, kopš tā laika pagājis, un es saprotu, ka es esmu atnācis atpakaļ. Stāv veikalā pie kases, tur pirkumā, jā, un skatos, pirts, otrais numurs, kas tas tāds? Nopirku. Tagad veru vaļā, un tur Ziedonis iekšā. Te krustīņas, vidū baltā dvēselī, deviņkārtu josutinu, apkārdēžu ozolī. Deviņkārtu josutinu, apkārdēžu ozolī.